2026. gada februārī drons, kas maksāja mazāk nekā lietots auto, pārvarēja visas Amerikas aizsardzības sistēmas Persijas līcī un tieši trāpīja Amerikas Savienoto Valstu jūras spēku 5. flotes štābam. Tas nebija hiperskaņas raķete. Tas nebija neredzamais iznīcinātājs. Tā bija lidojoša lūžņa kaudze ar motorzāģu dzinēju. Un vēl sliktāk, tā nebija pirmā reize. Gadu gaitā rietumu ienaidnieki atklāja kaut ko tādu, kas pazemoja visu laiku spēcīgāko armiju. Lai radītu dārgus zaudējumus, to nav nepieciešama dārga tehnoloģija. Tev vajag tikai mērogu. Un viņiem tā bija pārpārēm. Bet tad kaut kas mainījās. Savienotās valstis ieguva vienu no šiem ienaidnieku droniem, izjauca to pa detaļām un izdarīja kaut ko, ko neviens negaidīja. Un, kad viņi pirmo reizi izmantoja šo rezultātu kaujā pret pašu valsti, kas izdudroja oriģinālo dronu, Kremlis sāka panikot. Lai saprastu, kāpēc tas ir svarīgi, tev jāredz, cik liels bija pazemojums, kas tam visam nāca pirms tam. Redzi, gadiem ilgi mūsdienu kara loģika bija pilnīgi sagrozīta. No vienas puses, rietumu armijas ar aizsardzības sistēmām, kas maksā veselu bagātību. No otras puses, vienkārši lēti droni, kurus masveidā ražoja pretinieki, kuriem nebija ko zaudēt. Irāna izstrādāja Shahed 136 deltveida dronu ar nelielu iekšdedzes dzinēju, kas spēja nolidot simtiem kilometru, pārvadājot sprāgstvielu kravu. Aptuvenās izmaksas. Apmēram no $200 līdz $500 atkarībā no versijas. Krievija bija sajūsmā par šo ideju. Viņi licencēja dizainu, uzcēla milzīgu rūpnīcu Tatarstānas reģionā un sāka ražot savu versiju Geran 2 industriālā mērogā. Dažos brīžos viņi spēja saražot līdz pat 170 droniem dienā. Tikai no 2022. līdz 2026. gadam Krievija palaida apmēram 50,000 šo dronu pret Ukrainu. Un rietumi tērēja milzīgas naudas summas, lai tos notriektu. Patriot raķete, viena no pasaulē modernākajām sistēmām dronu un ienaidnieka raķešu notriekšanai gaisā, maksā apmēram $4 miljonus. Tomahawk, amerikāņu spānotā raķete, ko izmanto tāldarbības rādījus uzbrukumos. Maksā $2 miljonus. Pat visvienkāršākās aizsardzības sistēmas maksā simtiem tūkstošu. Tas bija absurdi tērēt miljonus, lai iznīcinātu kaut ko, kas maksāja 500 reāli. Rietumu pretinieki bija atklājuši milzīgu robu un to nepārtraukti izmantoja. 2025. gadā pat prezidents Donalds Trumps atklāti atzina šo problēmu. Viņš publiski slavēja Irānas Shahedu, nosaucot to par ļoti labu, ātru un nāvējošu, un kritizēja amerikāņu ražotājus par to, ka viņi nespēja izgatavot neko līdzīgu. Un tie arī ir ļoti labi, ātri un nāvējoši. Patiesībā briesmīgi. Kad jūs skatāties uz to, kas notiek starp Krieviju un Ukrainu, drons nogalina milzīgu skaitu cilvēku. Bet kāds kaut kur jau strādāja pie tā. Un atbilde nenāca no pasaules vismodernākajām laboratorijām. Tā nenāca no slatena miljardu budžeta. Tā nāca no kaut kā daudz vienkāršāka un daudz grūtāk lepnam armijai pieņemt. Ukraina vairāk konfliktu gadu laikā ir notriekusi tūkstošiem geranu. Lielākā daļa pārvietās atlūzās. Taču vismaz viens eksemplārs nokrita salīdzinoši labi saglabātā stāvoklī, un šīs drons kūsībā tika nogādāts uz Savienotajām valstīm. Neliela kompānija Arizonas štatā vārdā SpectreWorks saņēma šo dronu. Viņi izjauca katru detaļu, analizēja katru komponenti un visu uzbūvēja no jauna, izmantojot amerikāņu materiālus un pielāgot arhitektūru. Rezultāts ieguva vārdu Lukas. Saīsinājums nozīmē zemes izmaksas bezpilotu uzbrukuma sistēma. Kāds amerikāņu virsnieks šo procesu rezumēja diezgan tieši. Mēs ieguvām Irāņu Shahedu, izpētījām un nokopējām. Fiziski Lukas ir ļoti līdzīgs oriģinālam. Deltas pants, aizmugurējs motors, neuzkrītošs profils. Bet iekšpusē stāsts ir citāds. Tas tika izstrādāts, lai lidotu koordinētās grupās, kā spiedz. Un daži eksemplāri nes kaut ko tādu, kas Shahedam nekad nav bijis, bet pie tā mēs drīz nonāksim. Vienas vienības izmaksas – $35,000. Dārgāks nekā oriģinālais irāņu variants. Tā ir taisnība. Bet tomēr tas ir tikai niecīga daļa no tā, cik maksā jebkura parasta amerikāņu raķetski. Un daudz ātrāk saražojams. Tas, ko es tev pastāstīšu, ir kaut kas, ko ļoti maz kanāli ir apskatījuši tik padziļināti.
un tas pilnībā maina Lukas stāstu. 2026. gada 3. janvāra rītā Karakasas, Venecuēlas galvaspilsētas iedzīvotājs pamodināja skaņa, ko viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši. Dziļa, pastāvīga dūkoņa, kas nāca no debesīm. Pēc dažām sekundēm sprādzieni. Militārie objekti pilsētā tika skarti viens pēc otrā. Izpostīti radari, Sakāru sistēmas paralizētas. Un kamēr haoss izplatījās Venecuēlas bāzēs, amerikāņu helikopteri lidoja zemu virs okeāna, iekļūstot valstī pa piekrasti. Pēc dažām stundām Nikolas Maduro un viņa sieva tika aizturēti uz amerikāņu kara kuģa, kas devās uz Savienotajām valstīm, lai viņi atbildētu par apsūdzībām narkotiku tirdzniecībā. Amerikas valdība nekad oficiāli neapstiprināja, kas izraisīja šos sprādzienus virs Karakasas. Operācija tika nosaukta par Absolute Resolve, un informācija par izmantoto arsenālu tika turēta slepenībā. Taču neatkarīgi analītiķi izpētīja iedzīvotāju uzņemtos video ierakstus. Viņi analizēja audio ierakstu. Viņi salīdzināja skaņas parakstu ar citu zināmu sistēmu skaņām. Secinājums bija skaidrs. Skaņa bija nepārprotama. Tas bija tas pats dūkoņa troksnis, kas saistīts ar Shahed tipa droniem. Lukas nesen bija izvietots šajā reģionā. Ja tas tiešām bija Lukas, un viss liecina, ka tā arī bija, tad jaunais amerikāņots ierocis bija debitējis kaujā vēl pirms pasaule uzzināja par tā eksistenci. Lusumā, agrā rītā, diktatūras galvaspilsētā. Oficiālais apstiprinājums par Lukas izmantošanu nāktu drīz pēc tam. Un tas arī notika. Visironiskākajā veidā, kā vien iespējams, 28. februārī 2026. gadā Amerikas Savienotās valstis un Izraēla uzsāka koordinētus uzbrukums Irānai. Operācija tika nosaukta par Epic Fury. Kopā ar Tomahawk raķetēm, F-35 lidmašīnas un citi parastie ieroči. Cienčkum, amerikāņu militārā pavēlniecība, atbildīs par tuvajiem austrumiem. Paziņoja par kaut ko vēsturisku. Pirmo reizi Amerikas Savienotās valstis oficiāli izmantoja tālas darbības kamikādzes dronus kaujā. Kamikādze šeit. Tas nozīmē tieši to, kā izklausās. Dronis neatgriežas, tas lido līdz mērķim. Un tas sadusmē pašiznīcinās. Operatīvā grupa Scorpion Strike. Speciāli izveidot vienība, lai darbinātu Lukas, palaida dronus pret Irānas mērķiem. Valsts, kas iedvesmoja drona dizainu, tagad saņēma dronu atpakaļ. Uzlabots, amerikanizēts un vadīts ar ķirurģisku precizitāti. Padomā par to uz mirkli. Irāna radīja Shahedu. Krievija nokopēja. Ukraina notrieca vienu eksemplāru. Savienotās valstis izjauca to pa detaļām. Un tagad Irānai uzbruka. Ar pašu jēdzienu, ko tas ievies pasaulē. Nav nežēlīgākas dzejas mūsdienu militārajā vēsturē. Admirālis Brets Kūpers, CENTCOM komandieris. Viņam tieši jautāja par Lukas sniegumu operācijas laikā. Viņa atbilde bija tikai viens vārds – neaizvietojams. Amerikāņi tā bija pierādījums tam, ka likme bija atmaksājusies. Irāņiem tā bija daudzslāņains pazemojums. Un Krievijai, kas visu vēroja no attāluma, tas bija murgainu notikumu sākums. Un, kad Krievijas militāristi ieraudzīja rezultātu, viņu reakcija pateica visu. Bet sliktākais jau bija priekšā. Kad parādījās pirmās oficiālās CENTCOM fotogrāfijas, kurās redzami Lukas darbībā, tika publiskotas militārie analītiķi visā pasaulē. Sāka tās rūpīgi izpētīt. Un tad kāds pamanīja kaut ko. Maza kastīte uz drona augšas. Izskatījās pēc antenas. Bet tā nebija parasta antena. Un kad krievu speciālisti saprata, kas tas ir, panika bija īsta. 2026. gada 1. martā neatkarīgs analītiķis. Viņš publicēja virkni ierakstu X platformā, apkopojot 3 lielāko Krievijas militāro kanālu komentārus Telegramā. Visi bija satraukti par vienu un to pašu lietu. Tas, kas izskatījās pēc Starlink uztvērēja ierīces, tieši integrēts Lukas sistēmā. Publikācijas strauji izplatījās. Vairāk nekā 1 miljons skatījumu. Dažu stundu laikā. Un 55 minūtes pēc publicēšanas. Ilons Masks personīgi iesaistījās sarunā.
Masks bija ātrs un tiešs. Izmantot komerciālu Starlink terminālu ieroču sistēmās. Pārkāpj uzņēmuma lietošanas noteikumus. Un ja kurš termināls šādā situācijā tiek atspējots, ka tas tiek atklāts? Viņš skaidri norādīja, ka amerikāņu militārās komunikācijas darbojas atsevišķā tīklā, ko sauc par Star Shield. To kontrolē Amerikas Savienoto Valstu valdība, nevis SpaceX. Bet šī atšķirība Krievijam Bija sekundāra. Problēma bija daudz lielāka. Lai saprastu, kāpēc? Tev ir jāzina viena lieta. par to, kā darbojas signāla bloķēšanas sistēmas. Tā sauktie elektroniski traucētāji. Lielākā daļa dronu tiek vadīta ar GPS. Šie signāli nāk no satelītiem, kas atrodas vairāk nekā 20,000 km augstumā. Tik tālu signāls līdz Zemē nonāk vājš. Un vājš signāls ir signāls, ko ir viegli bloķēt. Tas ir tik vienkārši. Jaudīgs traucētājs. Pareizi novietots. Tas nomāc GPS signālu un liek dronam zaudēt virzienu. Vai arī nokrist. Un runājot par šo tēmu, Krievija ir apguvusi šo tehniku. Tā izstrādāja kravas automašīnas ar jaudīgiem traucētājiem un izplatīja tās pa visu Ukrainas frontes līniju. Un tā notrieca vai novirzīja neskaitāmus dronus un GPS vadītas raķetes. Bet Starlink ir pavisam citā līmenī. Starlink satelīti. Riņķo tikai 341 km augstumā. Daudz tuvāk Zemē ir vairāk nekā 10,000 satelītu, kas darbojas un lido ar lielu ātrumu un veido tīklu, kas aptver gandrīz visu planētu. Signāls, kas nonāk līdz terminālim, ir daudz spēcīgāks nekā GPS. Un termināls nav piesaistīts tikai vienam satelītam. Tas pārslēdzās no viena uz otru nepārtraukti, kamēr tie pārvietojas pa debesīm. Lai to bloķētu, traucētājiem būtu jābūt daudz jaudīgākam. Un tam nebūtu jābloķē satelīts. Tam būtu jābloķē vesels tīkls. Pastāvīgā kustībā, gandrīz neiespējami. Ķīnas militārie pētnieki. Viņi veic aprēķinus, lai apspiestu Starlink teritorijā, kas ir līdzvērtīga Taivānai. Būtu nepieciešams vismaz 935 augstas jaudas traucētāji, visi sinhronizēti. Un visi darbotos gaisā vienlaicīgi. Vai arī aptuveni 2000 mazākas jaudas sistēmu. Padomā, kā Krievu ģenerāls uz mirkli. Krievijai šodien ir mazāk nekā 100 šādu sistēmu. Visā Ukrainas teritorijā. Un Ukraina jau ir iznīcinājusi 94 no tiem. 935. Tas ir skaitlis, kas atrodas citā visumā. Pārnesot to uz Ukrainu. Kur fronts līnija ir? No 800 līdz 1200 km gara un pieskaitot Krievijas teritoriju, kas būtu jāaizsargā pret tālas darbības uzbrukumiem. Nepieciešamais traucētājs skaits kļūst pilnīgi nerealizējams. Un tas vēl nemaz nerunājot par to, ka traucētāji izstaro signālus. Un izstaroto signālu var izsekot. Un to, ko var izsekot, var arī iznīcināt. Ukraina jau ir iznīcinājusi vismaz 94 kara sistēmas. Krievu elektroniskās sistēmas kopš 2022. gada. Krievu kanāls. Obsessed with war. Rezumēja valsts militārās vadības sajūtas. Ar frāzi, kas kļuva populāra rietumu analītiķu vidū sakot: Ja gada laikā neatradīsim risinājumu šai satelītu konstelācijai, lietas mums kļūs ļoti nepatīkams. Un lielākā ironija nāca no vietas, no kuras to vismazāk gaidījām. Arī Krievija bija mēģinājusi izmantot Starlink. 2025. gada laikā Krievijas armija sāka uzstādīt Starlink termināļus savos Geran dronos. Termināļi tika iegādāti nelegāli. Tie tika kontrabandēti caur starpnieku valstīm, aktivizēti ar viltotiem dokumentiem. Mērķis bija tas pats – padarīt Krievijas dronus imūnus pret Ukrainas elektronisko bloķēšanu. Uz kādu laiku tas darbojās. Bet 2026. gada janvārī Gerans, kas aprīkots ar Starlink termināli, trāpīja pasažieru vilcienā, kas pārvietojās Harkivas reģionā, Ukrainā. 5 civiliedzīvotāji gāja bojā. Parasti cilvēki, parastā vilcienā. Nogalināti ar dronu, kuru vada ar nozagtu tehnoloģiju, kas Krievijai nemaz nebūtu jābūt. Uzbrukums tika izsekots līdz dronam, kas bija pieslēgts Starlink. Reakcija bija tūlītēja. SpaceX ieviesa balto sarakstu sistēmu, deaktivējot visus neatļautos termināļus konflikta zonā. Dažu dienu laikā mazu Krievu karavīru grupu sakari, kas bija atkarīgi no Starlink, sāka izgāzties. Plānotās ofensīvas tika pārtrauktas. Veselos frontes līnijas sektoros iestājās haoss. Masks apstiprināja, ka pasākumi darbojās.
Armija, kas visvairāk baidījās no amerikāņu Starlink, tika sakauta tieši tāpēc, ka mēģināja izmantot Starlink patstāvīgi. Un tagad Pentagons domā par nākotni. Amerikāņu dronu pārākuma programma. Tā finansējums ir $1 miljards un $100 miljonu. Mērķis ir iegādāties vairāk nekā 300,000 dronu līdz 2028. gada sākumam. Un izmaksas par vienību strauji samazinās. Programmas vēlākajās fāzēs tām vajadzētu sasniegt $2,300 par dronu. $2,300 par vienu ar satelītu vadāmu dronu. Spēja darboties spietā, imūns pret elektroniskiem traucējumiem. Amerikāņu analītiķi un Krievu militārie blogeri nonāca pie tā paša secinājuma. Nekas neliedz to pašu tehnoloģiju pielāgot Tomahawk raķetēm, HIMARS raķetēm Un praktiski jebkuram ierocim, kurā var ievietot antenu. un tas Nav karamākslas attīstība, tā ir revolūcija. Tagad es gribu zināt tavu viedokli. Vai tu domā, ka Krievija vai Ķīna spēs izstrādāt reālu atbildi Starlink tuvāko gadu laikā? Atstāj savu atbildi komentāros. Ja šis video lika tev aizdomāties, padalies ar kādu, kam tas būtu jāredz. Un ja tu vēl neesi abonējis, abonē! Mēs katru nedēļu piedāvājam šādas analīzes. Uz tikšanos nākamreiz!